Šajā video es parādīšu, kā sādīt kopā divus valdziņus pa labi vai pa kreisi. To sauc arī par valdziņu noraukšanu. Ja tu adi kreiliskos valdziņus ar vecmāmiņu metodi, tad, lai sādītu kopā divus valdziņus pa labi, tev šie valdziņi ir jāpārceļ ar priekšējām sieniņām priekšpusītē, lūk šādi, un jāpārliek uz kreisās adatiņas. Un tad šos divus valdziņus sāda kopā aiz priekšējām sieniņām. Un ir sādīti divi valdziņi kopā pa labi. Tad, ja tu adi ar vecmāmiņu adīšanas metodi, tad tev valdziņi stāv šādi. Priekšējā sieniņa ir aizmugurē. Aizmugurējā ir adatiņai priekšā. Tu sādi aiz šīm sieniņām, kas ir aizmugurē, divus valdziņus kopā. Lūk. Ir divi valdziņi sādīti kopā pa kreisi. Var to darīt arī šādi, ka tu pirmo valdziņu nocel, otro izadi labiski un nocelto pārvelc pāri izadītajam. Arī ir sādīti divi valdziņi kopā labiski pa kreisi. Ja tu adi kreiliskos valdziņus ar klasisko metodi, tad labiskie valdziņi stāv uz adatiņas ar priekšējo sieniņu priekšā un ar aizmugurējo aizmugurē. Lai sādītu divus valdziņus kopā pa labi, tu sādi šos divus valdziņus kopā aiz priekšējām sieniņām. Un ir sādīti divi valdziņi kopā pa labi. Lai sādītu divus valdziņus kopā pa kreisi, tu vari darīt šādi, kad pirmo valdziņu nocel, otro valdziņu izadi un iepriekšējo pārvelc pāri izadītajam. Lūk šādi. Vai arī tu vari pārlikt šos valdziņus ar priekšējām sieniņām uz aizmuguri un sādīt viņus kopā šādi.